Latvijas šoseis riteņbraukšanā Gatis Smukls bija vienīgais mūsu profesionāls, kurš startēja pasaules prestižākajās riteņbraukšanas sacensībās Tour de France velobraucienā. Nākamajā sezonā viņam pro pelotonā pievienosies mūsu pieredzējušākais aktīvais riteņbraucējs Aleksejs Saramotins, kurš aizvadītajā vasarā izcīnīja uzvaru UCI kategorijas velobraucienā Vuelta a Burgos. Pagājušajā gada Latvijas labākais riteņbraucējs Toms Skujiņš aizvadīja sezonu ASV un izcīnīja skaistu uzvaru Kanādā notiekošajā Tour de Beauce daudzdienu velobraucienā. Latvijas vadošās komandas cīnījās prestižās starptautiskās sacensībās dažādos pasaules kontinentos. Priecēja mūsu daļā dzimuma pārstāvis. Profesionāls statusā pirmo sezonu sekmīgi aizvadīja Liela Aizāne, bet Beļģijas rūdījumu guva mūsu diplomāte Dana Rožlapa. Jāuzteic arī juniore Endija Rutule, kura īpaši sekmīgi startēja Eiropas čempionātā. Latvijas čempionāts šoseis riteņbraukšanā pirmoreiz visām vecuma grupām notika vienu vietu – Smiltenē. Elites grupas braucienā spožu un negaidītu solo uzvaru svinēja Rietumu Delfinu pārstāvis Andris Vosakalns, apsteidzot galvenos favorītus Saramotinu, Smukli un Skujiņu. Jaunatnes riteņbraukšanā liels solis attīstības virzienā ir jaunā kvalitātē atzīmušajam Baltais cerību kausam, kas pateicoties Tukuma piena atbalstam aizvadītajā sezonā norisinājās 8 posmos dažādās Latvijas pilsētās. Pie mums tika aizvadīti arī Baltijas ceļa velobraucienu posmi. Nākamajā gadā galvenā uzmanība būs veltīta olimpiskai kvalifikācijai. Par 3 ceļazīmēm cīnīsies BMX braucēji, kamēr maksimāli iespējamo skaitu spēcīgākajā konkurencē centīsies nopelnīt mūsu šoseis riteņbraucēji. Lielo izaicinājumu turpinās realizēt MTB XCO cross sportisti, kuru mērķis pirmoreiz vēsturē būs kvalificēties lielākajam sporta fórumam. Latviešus redzēsim pirmajās Eiropas spēlēs Baku. Nākamsezon liela uzmanība tiks vērsta uz jaunajiem talantiem, gan šoseis, gan arī MTB un BMX sacensībās. Pie mums norisināsies arī starptautiskais MTB XCO krosa un MTB maratona sacensības, kā arī vēsturiskais Baltijas ceļa velobrauciens.